Labvakar! Es gribēju šodien izstāstīt par drosmi. Es atrodos pie Himalaju kalniem, tur aiz muguras viņus var redzēt. Ir riet saule, virsotnes paliek spicākas, ir sārta atblāzma. Es esmu laimīgs, jo es esmu mājās. Katru reizi, kad mēs nobīstamies, mēs sakam pasaulē nē. Nav dzīve tik gara, lai gan viņas ir daudz, bet viņa nav tik gara, lai šodien darītu kaut ko, kas man nepatīk. Savu talantu, to, ko jūs labāk protiet, ticiet viņam. Ticiet, domājiet par viņu, katru dienu veltiet laiku, lai par to domātu. Vismaz tas jau ir sākums. Sāciet to darīt, no sākuma nedaudz, pēc tam vairāk. Ja tas patiks jums, un ja šajā procesā jūs mirdzēsiet, tas patiks ļoti daudziem cilvēkiem. Un tad, kad tas patiks daudziem cilvēkiem, tas kļūs par jūsu darbu. No šīs dienas darbs kā grūtība pazudīs, būs tikai īstā izpausme, būs tikai tas, kam es ticu, būs virsuzdevums misija. Tas ir vairāk kā vaļasprieks. No šī brīža jūsu dzīve kļūs par jūsu darbu, un darbs kļūs par jūsu dzīvi. Lai katram cilvēkam laime un izdošanās. Paldies!